Sveiki, draugi! Šeit Guntis, un es jums parādīšu demonstrāciju par to, kā uz mūsu organismu iedarbojas apkārtējā vide. Tas ir automašīna izplūdes gāzes, pasīvā smēķēšana, alkohols, dažādas slimības. Un kā mēs to varam novērst ar vienkāršu vitamīnu C lietošanu. Un šis ir vitamīns C+, no Nutrilett, pilnīgi dabīgs, organisks produkts, kas ir veidots no ķiršiem pēc speciālas tehnoloģijas, patentēts. Un, jā, sāksim. Šai prezentācijai mums nepieciešams joda šķīdums, vitamīns C, baltie rīsi, glāze ūdens un karotīti. Un šajā prezentācijā ūdens ir kā mūsu organisms šķidrā daļa, kas ir asinis un pārējais šķidrums. Rīsi ir kā šūnas, tas ir miesa, caur ko mēs uzsūcam un kurā mēs uzsūcam visas lietas labās un nelabās. Ja? Joda spirta šķīdums būs kā toksīni, ko mēs uzņemam, vai slimības un vispārējais. Tātad, ko mēs darām? Mēs paņemam dažus pilienus joda šķīduma, iepilinam glāzē, sanāca 5 pilieni, samaisam, ļoti labi samaisam, mazliet uzgaidam, lai viss tas šķidrums sasūcās rīsos. Ja? Tātad, ejot pa ielu vai atrodoties naktsklubos vai cilvēku sabiedrībā, kur smēķē, protams, mēs arī lietojam alkoholu, mēs ēdam visādas lietas, kas nevienmēr ir forši un veselīgas, kaut mēs arī domājam bieži vien, ka viņas veselīgas, bet nevienmēr tas tā ir. Rezultātā mūsu organisms tiek piesārņots, ja, un mēs visi paliek tāds negluži zili melns, bet piesārņots un inficēts, un mēs zaudējam savu imunitāti. Nespējam nekādā veidā sevi vairāk aizsargāt. Tātad, ko mēs darām? Man šajā pudelītē ir sasmalcināts C vitamīns. Nesasmalcinātā veidā viņš izskatās lūk šādi. Kā jūs varat redzēt, nav nekāda krāsviela, nekas, viss ir dabīgi, ja? Viss ir saprasēts, turpat žēl jūs nejūtat smaržu. Viņš pat smaržo pēc tādām kaut kādiem augļiem. Tātad, ko mēs darām? Mēs ņemam vienu mazu drusciņu no tā sasmalcinātā C vitamīna. Galīgi maz drusciņu, šitikiem, gandrīz nekā tur nav. Ieliekam mūsu organismā. Ēdam. Ēdam C vitamīnu un skatāmies, kāds mums rezultāts. Lēnām notiek kaut kādas izmaiņas. Ja? Paskatāmies vēl. Katram cilvēkam tā ietekme no apkārtējās vides vai no pasīvās smēķēšanas ir citādākā līmenī. Citam ir vairāk, citam ir mazāk. Citam imunitāte spēcīgāk, citam ir vājāk. Kā mēs redzam, lēnām jau paliek ūdens atkal caurspīdīgs, ja? Bet gaišs. Šūnas, protams, ka vēl nav attīrījušās mūsu. Ja? Bet tam visam ir vajadzīgs laiks. Drusciņu pagaidīsim, tā es parādīšu to. Mazliet parādīsim, ja? Vēl ir dažādas lietas, bet nekas nenotiek momentāli. Arī C vitamīna iedarbības mūsu organismu nenotiek momentāli, tāpēc ir ieteicams vismaz no rīta un vakarā lietot C vitamīnu, lai visi 24 stundas diennaktī mēs spētu nodrošināt savu organismu aizsardzību. Tagad mēs varam jau pasīties vairāk, ja? Gandrīz jau ir balti, ja? Katrā ziņā ne vairs tumši zili, kādu viņi bija iepriekš. Vēl mazliet. Tikai no maziņas daļiņas, ja? Jo visi jau paliek tīri. Un tagad mēs izspēlēsim vēl vienu lietu, kas ir, mēs visu to saņemam, mēs ēdam C vitamīnu, mēs esam aizsargājušies, bet
mēs saslimstam. Mēs dabūjam ziemas laikā daudz vīrusu, mēs dabūjam vēl vīrusus klāt. Un vēl mēs dabūjam 3 lielus vīrusus, vai arī jodu pilienus. Kas mums notiek? Mūsu C vitamīns turpina mūsu organismu aizsargāt. Kā mēs redzam, viņš cīnās pretī. Ūdens paliek tumšāks, bet C vitamīns cīnās pretī. Ko iesaka speciālisti? Tad, kad mēs jūtam, kad ir mazliet organisms novājināts, tad, kad mums ir sajūta, ka mēs varētu saslimt, paņemiet vēl vienu ekstra C vitamīnu klāt pie tā, ko jūs katru dienu ikdienā lietojat. Un tad jūs vēl saņemsiet papildus imunitāti un aizsardzību savam organismam. Un kā mēs varam redzēt, visa zilā krāsa pilnībā pazuda, un visi rīsi palika atkal balti, kādu mēs viņus iebērām. Neskatot uz to, ka mēs neko no šeit ārā neesam ņēmuši, tikai C vitamīns. C vitamīns cīnās ar visiem toksīniem, slimībām un izveda tās ārā no mūsu organismu. Ar šo es arī šo demonstrāciju beigšu, tiksimies nākamreiz.